16 latvieši, 1 izmežģīta kāja, vaļā atstāts loks, izsaukta policija un 3 delfīni. Tas vēl satricinās Horvātijas atpūtnieku mieru. Ir visu dienu sabojājusi viena ļoti liela darba skarota. Lai paildzinātu Latvijas vasaru, jau ziemā izplānojām braucienu uz Horvātiju. Lielās pilsētas un citu radīta kņada nav mums, tāpēc devāmies uz vietu, kur daži ciemosies jau 6. reizi. 16 latvieši ciematā ar 52 pamatiedzīvotājiem. Ciemats ar nosaukumu Klek. Šeit tad mēs būsim tā kņada. Pirmās emocijas esam piezemējušies Horvātijā, laužam uz Kleku. Ne tikai pirmās emocijas, mums ir arī pirmā mācība neīrēt mašīnu no bombžiem. Tomēr īrēt no pazīstamām firmām un nemēģināt ietaupīt 17 eiro. Vienīgi stulbi tas, kad viena acu un nevar otru uzmest skaistiem dabas skatiem, ainavām skaistām. Ar kuru tu redzi un kur nē, kur tā bija neredzamā? Kreisā, tieši tur, kur jāskatās. Vismaz ceļu redzi. Jā, Viņi ir īpaši ar to, ka viņi nelīdzinās citām vietām, kur mēs esam bijuši. Tur ir viss, tur ir miers, tur ir skaistums, tur ir piedzīvojumi, tur ir neprāts. Vietā, kur ir 52 pamatiedzīvotāji, tas ir daudz. Tā vieta var ļoti daudz mums piedāvāt. Mēs arī tai vietai paši varam diezgan daudz ko piedāvāt. Pirmā aklimatizācijas diena uzreiz pārvērtās ballītē, uz kuru neielūgt ieradās arī policija. Mamma dusmīga. We called the police. Jūtos ļoti labi. Visi super. Pirmā diena rulē. Bad neighbor, is very bad neighbor, we call the police. Nevaram iet ārā, ir karsts. That's the sound of the police. Kā tev pagāja aklimatizācijas diena? Perfekti. Es ļoti labi iejūties Horvātijā. Jūtos lieliski, laikapstākļi perfekti, kaut nedaudz draudu neliels negaiss. Es par to nestraucos. Pilnībā necik. Negaiss veidojam mēs, nevis laikapstākļi. Tieši tā, bet paskaties, kas te ir paskatu. Amazing. Mēs ar draugu Mareku ejam no rīta agri pastaigā. Tagad iečukojam pilsētu dienas gaismā. Feini. Visi iet pareizā plūsmā. Kā jums vakars Trekosā? Visi kaimiņi izvācās. Visi kaimiņi izvācās. Ļoti skaļi, un tāpēc mēs pamodāmies. Jā. Dēļ jums izvācās? Mūsu arī, jā. Jā. Mēs iesim tagad frešināt mūsu draugus vārdā Guntu Apini Padegu un Kārli Apini Padegu vienkārši. Un es esmu pārliecināts to, kā mēs ar dažiem žestiem, jaukiem humoru mirkļiem vienkārši viņus drusciņi pārliecināsim un viņi pievienosies mums tik perfektā labā stāvoklī vienkārši kā nekad mūžā. Let's go. Pam, pam, pam. Izmežģīja kāju. Nopietni? Saibāla. Pot dalba jau. Tagad ir viss kārtībā. Vajag labi ātri iet atpakaļ. Pienskāba ceļ galvos iestājās perfekti. Protams, mums nedaudz laikapstākļi drusiņi nedaudz nav pārāk labvēlīgi, bet tāpat ir vienkārši kaut 25 grādi, vienkārši jūtamies lieliski. Klausies, ko tu šeit dari? Es vācu jūs heroīniķu mitekli. Ko tu gonš pa darbiem? Jā, es pa darbiem runājos, lai ballīti neatslāgs. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka izlādējās ierīces, tādas ierīces kā, piemēram, tumba. Kādēļ? Vakar gandrīz tika izsaukt policija. Vismaz policijā tika draudēts ar policiju. Bet mēs, protams, nebijām atbildi, neplikām parādā un teicām, ka mēs izsauksim policiju. Un tad viņi nomierinājās.
nezinu, kurā sadaļā šīs ies, bet ārā ir lietus, smuks, bet lietus, un mēs izdomājām uztaisīsim garšīgas, interesantas vakariņas. Nāk, bļaid uz mašīnu! Mēs tagad mēģinam dabūt dzīvju veikalus, kur braukt, jo mēs vakarā taisīsim mīdīs. Pavārs mums ir aizmugurē melns kā nakts. Tas nozīmē, labākie pavāri ir no tumšās puses, labākie pavāri, jā. Labs! Kas ir? Zibens. Pastāv pa jocīgu krāsu, un tas nav nepareizi noregulēts white balance. Tāda šīs debesis tā arī izskatās. Sajustu īsto Adrijas jūras garšu, braucam cauri negaisam uz nezināmu jūras velšu tirgu 7 vakarā. Gaisma deg, tas ir jau cerīgi. Jā, bet taistās uz privātu mājas vispār. Uz bērniem. Kur kaut kāda izkārte. Only fresh produkts. Only fresh produkts. Ideāli. Jā, bet viņš ir ciets. Tur ir sības! Masls arī ir, bet izstāst, ka viņš ir ciets. Rekur. Hello! Mums veicas, tirgus eksistē un tiek atvērts tieši mūsu izsalkušajiem vēderiem. Tiekam pie jūras asariem, mīdijām un arī austerēm. Gardēži ir sārosījušies. Thank you. Very fresh. Super, Thank you. See you. Formātīgi saucās dārga valsts vienkārši Mītīs 2,5 kg un 4 asari. Tikko noķer. Šits bija nereāli. Likās, ka mēs aizbrauksim vienkārši nekurienē, bet mēs aizbraucām uz vienu no Dieviņa preču veikaliem. Jo tās bija. Tante arī bija super priecīga. Iedomājies viņai, mēneša vidus ienākumu varbūt nav. Atbrauc 3 latviešu pajoliņi. Paņem visu veikalu. Vienkārši. Lūdzu, veikals. Jā. Neviens mums neticēja. Neviens. Pat paši sev. Aromātisks citrons, svaigs zaļums un pasaulē labākais, tīrākais un dārgākais baltvīns. Gribējām receptei pievienot arī horvātu pavārīti, taču viņi nesaprata latviski. Sakaļīgi? Jā. Okay. Vakarā uz vakariņām sauks, ne? Ja, es domāju, ka būtu, ja es teiktu palikt ilgāk. Let's go. Nopakojušies ar visu nepieciešamo, laižam mājās gatavot. Izdēja uz otru pusi. Mītīs gatavosim pēc sēntāvu metodēm. Vīns, garšvielas un sašvilpies jūrnieks pie plīts. Nekādu modernu viltību. Pēc kā smaržo labu mīdī? Es tās meitenes, kuras gribēja iepazīties veikalā, bet viņi diemžēl laikam negribēja doties man līdzi. Nevienmēr tu vari mīlēt cilvēku vienkārši, kurš tev ir blakus. Vienkārši tu vari dažreiz arī mīlēt cilvēku, kurš tev nav blakus. Tu neko nevar darīt. Bet šeit iekšā ir dzīvība. Viņi jāēd tagad uzreiz. Davai priekā, malci vienkārši. Jā, davai, tas tev. Jā, vienkārši malci iekšā. Ja mēs biežāk satiksimies, es tevi iepazīstināšu vēl labāk austrēm īstenībā. Es domāju, ka tik bieži nevajag. Es biežāk labāk eju pie draugiem nekā pats gatavoju. Kad mīdīs gatavs, kungi dodas vakaru pastaigā pie mūsu draugiem, kas dzīvo turpat netālu. Ceļā pavāram gadās nelāga ķibele. Apskaujot krūmu, tas aiz ādas atstāja vietējos dzeloņus. Es varu nebūt vispārējo narkozi, lūdzu. Ja tikai pa seju. Mūsu draugam ir aizķēries kaut kas aiz ādas, un mēs cenšamies izvilkt to, kas ir aiz ādas. Tāds baigi dziļais. Jums viss ir kārtībā? Jā, legit. Doktors Jūlija un doktors Ivars jūs izglāba. Paldies.
Nāciet vēl. No kaut kādiem medicīnas līdzekļiem es drusku jūtos sarēbis, bet tajā pašā laikā es jūtos ļoti labi. Kas tu notiek? Dezinfekcija. Rāds vajag piedzināt. Peace out. This is it. Kas nav beidzies? Viss sākās. Ir Vecā trešā? komanda. Vecā komanda. Ir atpakaļ. Visi mūs ir pametuši, palikuši tikai esam mēs ar Aigaru divatā. Un ir trešā diena, mēs braucam meklēt piedzīvojumus. Un izkustināsim šito mazulīti. Jā. Un nofilmē arī, kur Marks ir atstājis mūsu katleru. Tas, ka mēs nācām vakar no ciemiņiem. Un Kārlis ir šeit. Tu dzirdi, kas pa skaņu. Es dzirdu. 3 litri. Kā nekā. Davai gāžam. Mums tikko piezvanīja mūsu kompānija, mūsu draugi. Un viņa laiž uz Korčulu. Un mēs izdomājām pievienoties. Tā kā laidīsim uz Korčulu. Jā, davai laižam uz Korčulu. Un aiziet! Kad beidzot saule normāli iedeva ručkā, mēs devāmies uz vienu no zaļākajām Horvātijas salām – Korčulu. Labdien, labdien! Mēs esam ieradušies Korčulā, kas ir vieta, par ko mēs neko nezinām. Mēs gaidām mūsu komandu, lai dotos ar šo te tālo prāmi ietusēt. Bet, nāciet, draugi, paskatieties, vai šis nav brīnumaini? Kas tev pa sajūta? Ka man pieder daudz naudas. Tad, kad es Šitos skatoties, jā. Man pieder daudz. Nevis daudz naudas, bet man pieder daudz. Mums tieši Maksim atsūtīja notifikāciju, ka Pelmeņam atlaida. Lūdzu, tā es to naudu arī ietaupu. Mašīnai vieta mums sagatavoja. Vai tur ir? Jūs esat tikpat nepatīkami cilvēki kā vispārējie. Tas labi. Skaidrā cilvēks nav cilvēks. Tu jau tur izskaties tāds bišķi uzvilcies. Bet, protams, tik daudz vīna Sagaidījām mūsu kolēģus un prāmi, kas piebās kā nošķirts, un pēc neilgām 20 minūtēm nonācām galamērķī. Mēs tikko nokāpām no mūsu jahtas, no mūsu kuģa. Ļāvām, lai apkalpa mazliet viņa atvēl kalpu. Un, pastaigāsim, pameklēsim kārtējās netaisnības Horvātijā un dosimies atpakaļ uz Rīgu. Korčula ir mazā Dubrovnika, netik turistīga un netik pārcenota. Daudz mazu šauru ieliņu, baznīcas un restorāni. Kā arī kaķi, kuriem tu esi tikai kārtējais turists. Šeit ir ļoti ainaviski, skaisti, silti, smaržo dažādas. Bet ir jūtams izsalkums. Ir jūtams izsalkums, jā. Tāpēc es esmu diezgan... Nē, man nav jēgas būt mūdī, jo Kārlis nav blakus. Ko tu pasūtīsi? Man dirst vienkārši un viss. Teiks, cieties. Jā, Kārlis, tad jau var pačīgs. Tā kā uzreiz Gunta paliek par labāku cilvēku. Jā, par normālu cilvēku, jā. Mēs runājam par to, kas ir labāk, šī vieta vai Dubrovniks. Šī vieta ir labāka. Dubrovnika ir pārbāsta ar turistiem daudz pārbāstāk. Es tikus pie kastes. Jā, tāpēc es braucu vispār uz Horvātiju, lai varētu saulē 30 grādos panēsāt pizzas kasti. Tur manam mīļajam vīriņam ir pizza iekšā. Vai tu vīriņš novērtēs? Es ceru, ka viņš tur nav atstiepies. Porši esam atstājuši logu vaļā tačkai. Tik mēs ilgi bijām prom? Tā ir Aigara puse. Mēs bijām 3 stundas? 3-4 stundas stabili. Tāpēc tagad Guntai ir sots, viņiem pie stūras piesēdīsies. Jo, labi, ka mašīnā nebija nekas svarīgs. Kameras tur, jā. Kamera bija uz rokas. Vaļā atstāts loks, lai tad arī paliek vaļā, mums plānā daudz svarīgākas lietas. Mēs dodamies ar kuģīti Līpamajā uz Horvātijas dažādām salām baudīt vietējos produktus, vietējo virtuvi, vietējo kultūru un arī ietusēt ar mūsu kaimiņiem Igauniem, kas īstenībā ir pilna laiva. Viņi ir aptuveni 15 šeit. Uz kuģa ir pieejams neierobežotā daudzumā alkohols un arī ēdiens. Tas ir bīstami, jā. Bet tev ir glābšanas veste līdzi. Un tad jau mēs izdzīvosim.
Īstenībā, kopš uzkāpuši šī kuģa un mums ir piesiena pauzes, es nereiz neesmu izšķirājusies. Un mums vairs nedod vīnu. Es jūtos limitēta gan apakšā, gan augšā. Un tas nav ok. Jā, es apmierināts limitēt. Man patīk, ka man limitē. Kā tas apsver? Tāpēc viņam neko nedodu. Tāpēc es precējos. Man liekas, būs arī ar tiem igauņiem jautri. Kaut kā liekas, ka viņi iedusēs. Jā, liekas, ka viņam ir brīvdiena. Nepaliks. Es varētu uzreiz. Skaidrā uz šī kuģa neviens nepaliks. Jautrais kuģis mūs ved uz salu, kuras vienīgie iedzīvotāji ir bruņurupuči, 2 delfīni un Sirma kundze. Mēs redzējām tikai delfīnus. Es dabūju delfīnu, man pierādīja veselas 3 fotogrāfijas, kuras nerādīšu nevienam. Sadabīga vieta, uz kurien atvesties kaut ar turistiem, vienkārši parādīt kaut ko tādu. Pastāstīji Cik pulkstenis? netīrāko stāstu no Klekas. Tu esi bijis 6 reizes. Es esmu bijis tikai 3. Tīrākais stāsts laikam ir tas, kā buterīt nobējumi restorānē. Bet īstenībā, jā, Dīdzis arī pie mums gultā ievēlās, tas arī bija diezgan netīgi. Viņi teica jau iepriekš, ka viņi tā darīs. Viņi apsolīja un viņi izdarīja. Dīdzis man ar aiz potītēm mēģināja izraukt no Jūlijas. Šodien mums vēl. Šodien mums vēl uztaisīsim jaunu netīrāko stāstu. Pirmkārt, vakardienas pasākums ir padarījis mūs 10 gadus vecākus. Visus. Tieši pierādījums tam ir spoguls. Bija forši, netīšām sanāca sadzerties, bet man vismaz nav sejā dzelkšņi, tā kā tas ir Marekam. Baigi daudz dibenu. Bet mēs esam siltajā zemē. Vai tas nav arguments? Tas ir arguments. Galvenais, lai es neatkārtojās arī mājās. Es domāju, ka tas, kas šeit tika apgūts, tiks pielietots arī turpmāk mājās. Sveiciens Ivariņam. Sveiciens Ivariņam, viņš ir super. Es nezinu, kā, baigi. Reti, kad gadās atrast dzīves briedumā, reti gadās atrast jaunus, tikpat dūlus draugus. Bet reti tas ir iespējams. Čau, Aigar! Vai tu esi gatavs uzkāpt Malijas tonu? Jā. Es arī. Kā lai esi gatavs Malijas tonu? Ujē. Cik liels tas mūrs ir? Kā es dzirdēju no mūra eksperta Mareka, kas ir 3. lielākais pasaulē. Tiešām, ne? Nē. Vakar mēs dodamies uz Malijas tonu. Mēs dodamies ekskursijā, lai uzzinātu vairāk par Horvātijas kultūru un senajām tradīcijām. Vai uzzināt, vai tas ir garākais, 3. garākais mūrs vai nav? Jo mēs Mareku pārbaudījām tikko kā faktus. Un tā nav taisnība? Tā nav taisnība, jā. Oh, shit. Tad es tur nebraukšu. Lai pašķaidītu mūsu Sodomas izklaides, mēs dodamies ekskursijā uz 3. garāko sienu pasaulē – Malijas tonu.
Vēsturiski mūrēts, lai aizsargātos pret itāļu iebrucējiem, šodien tā ir pieredze, kas liek kārtīgi pasvīst un tikpat kārtīgi papildina vietējās pašvaldības budžetu. Esam tagad jau trešdaļu uzkāpuši un pulsiņš jau augšā. Iesim tālāk. Vari beigt, lūdzu, tik nopietni runāt? Tas kaut ko nenopietni teikt. Es īstenībā, kad šo mūri ieraudzīju, man likās, kas ir pa sūdi. Es labāk eju uz Rīmiju vienkārši, iepirkties vienkārši. Tas nav 1300. Gads kāds bleķis. Kas tas ir, kas tās pa trosēm? Kur 1300. gadā tev bija troses? Slīsties kā viduslaiku Horvātam, kurš patrulē. Un kur vienīgā alga bija tava dzīvība. Jā, tā laba alga. Dzīvības apdrošināšana pa lielam. Vai tev tāda nav tagad? Pretinieks ir neutralizēts. Es gribēju teikt to, ka forši, ka mēs nepažēlojām 40 eiro un uzkāpām uz šīs te sienas. Kāpiens nebija baigi vieglais, bet no otras puses es plānoju tuvākās dienas gulēt pludmalē un neko nedarīt. Tāpēc ļoti labi. Nekas nav beidzies, neesam padevušies. Dodamies uz beachu, kur mēs noskatījāmies, un lielam viss ir kārtībā. Mēs dodamies uz Nacionālo parku, kas atrodas uz salas. Tur mēs nirsim un būs skaistākās pludmales pasaulē, bet ir visu dienu sabojājusi viena ļoti liela darba skarote. Marek, pie tevis? Atrodoties Horvātijā, es jums silti iesaku uzmanīties no saldējumu krāpniekiem. Es pirku saldējumu šādu, bet saņēmu šādu. Tā ir tikai cepurīta apmānu. Hell ship. Šis, dārgie draugi, ir viens no visbīstamākajiem kuģiem, par kādas jebkad brauc. Palūkojiet, kāds šeit ir draugs. Šī virsma ir tik netīra. Kas tā pa smaku šeit? Tie pa bīstamiem manevriem, tik tuvu citiem kuģiem. Mēs esam bīstamībā. Mentāli iesim pie kapteņa un apturēsim šo kuģi. Mentāli apturēsim šo kuģi. Apciemojam Nacionālo parku, kurā ceram ieraudzīt tur esošos saulsūdens ezerus. Ielīņa tāda ar smuku dzīdru ūdentiņu. Pabāzt zem ūdens snorkelēšanas snuķīšus un paviesoties paša Odiseja alā. Ielēkuši tajā no augšas piedzīvojam krāsainus brīžus. Bet tās gaismas spēles, kas tur iekšā notiek, un tā sajūta, ka tas tajā milzīgajā alā vienkārši iepeldējas. Nenormāli grūti. Ārā peldot vēl tāds gaisma, tāds zils toņus met cauri tam ūdenim. Tur izsistās vienkārši tā kā aprījies kaut kādu mini LSD. Esam atbraukuši uz pēdējo noskatīto vietu, uz pludmali, ar ļoti izteiksmīgu zemūdens pasauli un laižam astamies, kas tur apakšā ir. Esmu uzvilcis drošībai vēsti, lai ilgāk varētu noturēties virs ūdens. Tā kā let's go! Amazing! Skaistākā vieta, kur mēs esam bijuši visā šī ceļojuma laikā. Es tev pilnīgi piekrītu. Es esmu tik ļoti apdedzis, ka es tagad kādas pāris sezonas remzīti nāksies izlaist. Rīt nāks čipsīšanos no manas muguras. Zini, ko es izdarīšu? Es turpmāk visu dzīvi būšu labajā, garīgajā. Davai, bet tas ir solījums, kas jātur. Tas nav solījums, tas Davai, pa kulaciņam. Nē. Tas nav solījums. Samuldēji? Tas ir tas, ko es saku.
Braucam uz kuģi, braucam mājās, braucam mēs un braucam mājās. Mēs dodamies uztaisīt vienu episku ainu, kā kārta zem ūdens, pagrims. Biedēt dzīves, jā. Am savu lielo dzimumu neko te pavēt. Bitch, please. Bet es redzu to pīksaļus redzēšu. Tā over, not a over. Jā, viss kārtībā. Viss kārtībā. Pagaid, vēlreiz. Tev mutē nevar paņemt. Take two. Jau ok. Jā, nu davai, kad dodamies. Šis ir viens no